Tātad, ko mums vajadzēja? Interesantus faktus par latviešu valodu. Saistībā ar citām valodām un 21. gadsimta sākumā, jā. Jā. Un te kaut kas ir. Latviešu valoda pieder baltu valodu grupai, kurai līdzās pastāv tikai lietuviešu valoda. Šī valodu grupa ir viena no senākajām indoeiropiešu valodu saimēm. Nav slikti, jā. Latviešu valodā ir ļoti elastīga vārdu veidošanās sistēma. No viena vārda saknes iespējams izveidot daudzus atvesinājumus, pievienojot priedēkļus un galotnes. To mums patīk arī. Salīdzinot ar daudzām citām valodām, latviešu valodā ir iespējams radīt ļoti sarežģītas un precīzas atskaņas dzejā, pateicoties bagātīgajai galotņu un locījumu sistēmai. Tas dzejniekiem paver plašas iespējas radīt melodiskus tekstus. Tā kā arī nav slikti, bet tomēr kaut kāds margarītis. Tāda sajūta, ka nav tāda dzīvīguma. Es mēģināju uztaisīt programmu, lai patīk mūsu vēstures skolotājiem, kā mēs apkopējam informāciju. Sanāca diezgan labi, es to tūlīt atsūtīšu. Šis ir labi. Starp citu runājot par to vēstures skolotāju. Atceries, viņš teica, ka, ja mēs gribam dzīvīgāku prezentāciju, mums vajag meklēt informāciju fiziskajos papīros. Fiziskajos papīros? Jā. Tā, kur mēs viņus varam dabūt? Pie manas somas pagrabā. Pie tavas somas pagrabā? Viņai tur viss ir, tā kā man šie papīri atradīsies. Un viņai mamma strādāja par latviešu valodas skolotāju, un tāpēc es domāju, ka viņai varētu būt arī kaut kas no mammas papīriem. Tas izklausās ļoti labi. Ejam? Ai, vēl viens, cik tumšs! Šitā labāk? Bet tāpat neko neredz. Jā. Tev bija tas... Jā. Ejam. Ir. Man teica, ka šeit jābūt elektrībai. Pamēģinam ieslēgt gaisu. Ko? Mēs taču pareizi pāršinām. Jā. Šis taču vecais pagaisis. Uzliec gaismā! Es uzskatu, tas slēdzumu. Ko tu kliedz? Tur bija tas 8 gaiss, bet tas, kas uz zemes rekur. Zirneklis. Man bērnu zirnekļiem lūdzu piedod. Bet mēs atradām papīrus. Paskaties. Tas Tā stāv. pirmā saspīdējušā latviešu filma. Jā, pēc kuras viss arī sākās. Jā. Un tas ir leģendāri. Mēs to paņemam. Paņemam. Paskaties. Kas tas? Digitālais komunikators. Digitālais komunikators. Jā. Tur arī var būt informācija. Ja nu viņš ieslēgsies. Pamēģini. Kur? Viņu vajag ar vādu. Ar vādu? Ar vādu, paskaties. Vādi mājās ir. Man nav. Man arī nav. Vēl viens. Ko dara? Varbūt... Mēs esam tavas somas pagrabā. Viņai viss ir, tas ir nestrīdam. Tas ir nestrīdam. Kaut ko tādu es pirmo reizi redzu. Es arī. Ejam. Paņem kaut kāds papīrs, mums arī būt. Jā. Ej. Čau, Ome! Mēs ar manu kursa biedreni. Oi, čau, meitiņas! Mēs tavā pagrabā atradām digitālo komunikatoru, un mēs gribētu uzlādēt viņu. Tas jau nav digitālais komunikators, tas ir telefons. Jā, mana mamma bija latviešu valodas skolotāja. Un sveica man katru dienu. Priekš tevīm nav jāsaka tev. Es gribu teikt priekš tevis, priekš jums. Ir ar ko uzlādēt? Nē, dēļ arī jāliek beigās, tā jau pareizi. Bet man vairāk patīk dēļ tevis. Mumsim, jumsim, tev. Tā.
Nē, nu ir jau arī tās vistas, kuras jāsaka tas viss, bet man patīk teikt vistas, jo tā foršāk, jautrāk izklausās. Jā, lādētājs. Nē, nu. Paldies. Derēs? Derēs. Kā tā. Es saviem bērniem. Jā. Ejam prom. Bet viņi vēl runā. Tas Viņa vēl runās, viņa nepamanīs. ir papīgi. Rekur tas, ko tev valda deva. O, Lādējās. Laikam jāpagaida. droši vien. Nu jā, mēs sarežģītu tēmu izvēlējāmies. Bet es domāju, tiksim cauri. Es domāju, jā. Īstenībā man patīk tā fiziskā papīra sajūta. Varam izmantot tagad. Varam izmantot. Ieslēdzas. Labi. Albums. Ekrānšāviņi. Pārdodu aitas ar jāriem un jaunaitinas. Ir arī auns, visu ganāmpulku ir 11 gabalas. Kādā valodā tas ir? 11 gabalas. Un nav garumzīmi. Man likās, ka tas latviski. Ne, nu Rēzeknē. Ir kā latviski. Dīvaini. Dzīvoklis. Tiek izīrēts, pilnībā mēbelēts, ar aprīkots. Ko? Mēbelēts? Mēbelēts. Nē, nu, interesanti. Ja godīgi, es daudz ko nesapratu. Valoda mainās, mēs arī. Bet ir svarīgi zināt valodas pagātni. Jā. Un jādomā, kā runāt. Un jādomā, kā runā.